Stendā Vidzemes šosejas pieturas ir apvienojušies Smiltenes, Apes un Raunas novadi, aicinot ik vienu apmeklētāju piestāt kādā no tām, lai iepazītos ar daudzveidīgo turismu piedāvājumu. Mēs visi esam kaimiņi, un līdz ar to ar kaimiņiem arī jābūt ļoti labām attiecībām, un mēs tās attiecības veidojam ne tikai savā ikdienas darbā, bet arī veidojam sadarbībā turisma jomās, jo ja mēs pie sevis aicināsim vienu, tad aicinām arī atbraukt pie saviem kaimiņiem un apstīties to, kas notiek turisma jomā gan mūsu novadā, Smiltenes novadā, gan arī tas, kas notiek mūsu kaimiņu novados, Apes un Raunas novados. Ir izveidota jauna Vidzemes šosejas pieturas karte, kurā ir iekļautas Raunas, Smiltenes un Apes novada pieturas gardēžiem, kā arī aktīvās atpūtas cienītājiem. Kā jauns produkts ir arī Smiltenes velo maršruts, kas ir tapis tieši aktīvās atpūtas cienītājiem. Patreiz izstādē ir iespēja saņemt jau jauno velo maršruta karti. Iespēja izstādes laikā arī nobaudīt dažādus gardumus, kā piemēram Smiltenes sidra darītavas, karstvīnu, sijā ozola maizes piparkūkas, lauku mājas donas cepto maizīti un kaņepju aizdaru. Tāpat arī ir dažāda veida produkcija no citiem novadiem, kuru jūs varat šīs dienas arī izbaudīt. Gatavojoties jaunajai turisma sezonai, Raunas novads ir izveidojis jaunu bukletu, kurā apkopotas apskates vietas no Raunas un Drustu pagastiem. Mums ir ar ko lepoties ne tikai, kad mums zināmais viens apskates objekts Raunas stabraks, bet arī sieru un makaronu ražotne, Raunas metāla kalumi, Raunas ceplis, ļoti plašs piedāvājums. Mums ir šis Raunas padomu motocikls, kurš piedāvā izbizināt jebkuru interesantu par Raunas ielām. Iepriekš, protams, vienojoties, bet tas tā kā ir iespējams. Vidzemes šosejas galapieturā Apes novadā sola ikvienu iepazīstināt ar akciju Senā atzeles zeme, kas norisināsies jau 5. gadu laikā no 1. maija līdz 31. oktobrim. Ir izveidoti 5 maršruti. Izbraucot šos maršrutus var iepazīt gan pierobežas skaistumu, gan neseno pagātni, gan pilis un muižas, gan lauku labumus, gan to, cik skaista ir daba. Šogad mums, tāpat kā katru gadu, gaujienu piedziedās un pieskandinās vītolēni. Vītolēnus mēs pie sevis gaidām laikā no 18. līdz 25. jūlijam. Vītolēnu nometnes noslēgumā neiztrūkstošas ir Jāzepa Vītola mūzikas dienas. Dodoties pa Vidzemes šoseju garām Raunai, garām Smiltenei, jūs nokļūsiet Apē. Tā ir viena no mazākajām Latvijas pilsētiņām, bet ļoti interesanti ar savu bagāto kultūru vēsturi, ar savu interesanto daudzveidīgo dabu, un es domāju, ka noteikti visiem patiks iegriezties Apes pilsētas vēsturiskajā centrā, kur gan bruģēto ielu jūs redzēsiet, gan arī vienu no jaunākajām Latvijas baznīcām. Visiem tiem, kas vēl līdz šim nav bijuši Smiltenes novadā, ka šis gads ir pēdējais gads, kad tas noteikti ir jāizmanto un jāatbrauc.